Ieliku mazu video, vienkārši nofilmēju, atnācu uz veikalu, biju nopirkusi tur virtuvei atvilktnēm tādu, tā kā, nu zinat, ja, tā kā, kur ieliek dakšiņas nazīšas, nopirku, nederēja. Jā, nederēja. Nu, es neko, nav problēma, es šodien tieši braucu uz Rīgu, piebraucu un domāju, nu, atdošu. Atnāku, jā, man nederēja, jā. Uzreiz man papīri priekšā, pāraksti. Es saku, es neparakstu šitādus. Viņa skatās, nu tad neatgriezīs naudu. Es teicu, jā, sauciet kādu, kurš ir tie atbildīgais. Nu, kas pa muļķībām neatgriezīs man naudu, tāpēc, ka man nevar piespiedu kārtā likt parakstīties. Nu, kas te vēl nebūs? Kas te vēl nebūs? Jāmāc tiem cilvēkiem ir beidzot, taču kas ir kas, vai ne? Mierīgi, pieklājīgi, zolīdi, bet nu, come on. Un šī vēl, zin tā, nosmaida, tāds jauns skuķis. Nu, nāca tā menedžere, es jau sapratu, viņi taču var viņiem ir atbildības, tiesības, viss, viņi var uzreiz izlemt, labi, ja klients atsakās neatsakās, bet negrib parakstīties vai noraida tādu piedāvājumu, teiksim tā, ja. Viņai vienkārši jāparakstās, nu, tā kā manā vietā. Viņa tā arī beigās parakstījās, ja. Par ko stāsts, kāpēc es arī to ierakstīju, jo es jau tā domāju, ja neierakstīju to brīdi, ka es pienācu tur, nu, sākumā, bet ka viņa teica, ka pasauks to menedžeri, es tā, nu, skaidrs. Un kāpēc es, tā kā arī, ko es gribu ar to, nu, tā kā pateikt, saprotiet, mums jāsāk apzināties savas tiesības, kas mēs esam. Nevar tā, ka stunda, grūsta, sievieti, vīrieti, jā, veikalā, tāda komercfirma prasīs to. Es jau to esmu stāstījis iepriekš. Man bija arī vienā vietā, es prasīju, lai atgriež naudu, viņi vienmēr paraksts. Es saku, nē, jūs varat parakstīties, jums ar muti pateikšu. Nu, te bija atkal viens piemērs, un es nolēmu vienkārši ierakstīt, lai arī parādītu, nu, kā es ar to tieku galā, ja? Jo es uzskatu, ja viņi nav atrunājuši ar mani, kad es pērku šo preci, kad es atdodot viņu parakstīšos un likšu savu parakstu, ja? Tad to viņi arī nevar prasīt. Tātad viņiem ir jāizlem, ja viņi uzrakstīs tādu lietu, es to arī apstrīdēšu, teiksim, ja? Vai viņiem būs jāpastāv tai savā, kāpēc viņi prasa to parakstu, viņiem liecība. Šodien mākslīgais intelekts un visur ierakstās, viņiem kameras, viņiem viss ir kādu, viņiem vēl vajag liecību. Un vēl tas vispār smieklīgi summa 4 eiro, bet, nu, es vēl saprastu, būtu tur pa 500 eiro, ja? Bet arī tad, ja, es noteikti, ja man būtu, teiksim, ja viņi spiestu, ja viņi teiktu, mums vajag tā, es teiktu, nu, bet jūs varat manu mutisko liecību pieņemt, mākslīgais intelekts visur piefiksē. Protams, ir vēl veidi, kā var parakstīt, ka tas ir piespiedu kārtā, arī to var, ja nu galīgi neiet uz priekšu, ja. Bet es šai gadījumā uzskatīju, tas ir vienkārši, tā ir tāda attieksme, tas ir attieksmes jautājums, ja arī tai pirmai sievietei, kas tā kā vēl pat pateica, ja, nu tad jūs nedabūsiet atpakaļ naudu. Es tā, jā, sauciet, jā, pastīsimies. Nedabūšu savu 4 eiro. Vienkārši tā ir tāda attieksme jau tāda, saprot, to otru cilvēku laust, pakļaut, ja, viņi paši acīm redzot ir pakļauti, ja, viņa pati varbūt ir tajā, nu, nav, protams, jaunu sievieti, viņi nesaprot, ja, un viņi uzreiz man tā, nu, nebūs tā, nu, ir jāmāc tie cilvēki, ja, kas ir cieņa, pašcieņa, jo te Latvijā ļoti daudz mums ir šie jautājumi jārisina. Ja mēs nerisināsim, es nezinu, kā mēs tālāk iesim, ja? Bet ir jāsāk mosties un jāsāk apzināties, kas mēs katrs esam, savas tiesības, mierīgi, ar cieņu, ja? Paskaidrojot savu pozīciju, ja vajag. Tā kā es viņai teicu, pa daudz prastos parakstus, tas ir ļoti spēcīgs instruments, ja? Ja es parakstu kādu papīru, tas ir ļoti nopietni. Es nezinu, kur viņi pēc tam var to parakstu izmantot, ja? Es nezinu. Tāpēc es arī to noraidu. Nu, vot tā, un es domāju, ko es gribu teikt, mācaties, mīļie. Paklausieties, paskatieties, kā es daru lietas, dariet, kā jūs jūtat labāk, ja? Bet ņemiet šo kā piemēru, ja, ka mierīgi visu var atrisināt. Vienkārši ir jāpastāv tai savā pārliecībā un viss, un jābeidz visur klanīties, piekrist, visu pieņemt un tā tālāk. Tas ir pilnīgi pret manu dabu, ja? Visu pieņemt, tas ir pret manu sirdsapziņu, ja man kāds kaut ko uzspiež, es uzskatu, tas nav pareizi. Plus es neesmu piekritus, tas nav atrunāts, ja es pērku preci tādā vai tādā veikalā, ka
tad, kad es prasīšu, piemēram, ja man nedara kaut kas, ja es nākšu atpakaļ, man prasīs parakstu, ja? Nē, tas nav atrunāts. Tad pasaka to iepriekš, lai es zinu, ka, lai es rēķinos, ja es pērku, tad man prasīs pēc tam parakstu, ja es gribēšu dabūt atpakaļ to naudu. Bet, ja tu neesi kā firma, kā uzņēmums to atrunājis, tu nevari to pieprasīt. Tas nav tā no zila gaisa, no pirksta izzīžam, tagad domājam, mums vajag šitā, mums vajag pierādījums. Kā es teicu, mākslīgais intelekts visu redz, visu pierakstu, viņiem tur ir kameras, viss kārtībā. Tātad, kādi pierādījumi? Viņiem vajag to bugaltēriju, viņiem vajag to man parakst. Es neparakstu, viss. Un man ir tādas tiesības. Tā kā darbojamies, mīļie, bet mierīgi, ar cieņu, ar pašcieņu, ar cieņu, pārliecībā. Kaut kā tā. Visiem labu dienu!